Sarkanbaltsarkanais ir galvenās krāsas novembrī. Un man šķiet, ka arī šodien šīs te krāsas dominēs. Viena pretim otrais stāsies divas dāmas ar pilnīgi identisku vārdu – Ieva. Ieva, mārketinga speciāliste, 24 gadi. Mīļākais ģērbšanās stils – klasisks. Mīļākais apģērbs – svārki, mīļākā krāsa – melna. Ģērbšanās ilgums – 5 minūtes. Ieva, dziedāšanas ansambļa vadītāja, 26 gadi. Mīļākais ģērbšanās stils – ikdienas. Mīļākais apģērbs – kleitas. Mīļākā krāsa – violeta. Ģērbšanās ilgums – 15 minūtes. Novembris tāds patriotisks mēnesis. Vai tu svini Latvijas dzimšanas dienu? Es svinu, bet tu zini, tas nav tā, ka es dotos uz krastmalu siltajā, pūstajā jakā un mēģinātu tur apvienoties kopējā garā, bet ģimenē un sirdī noteikti. Es arī. Starp citu, mums ir divas Ievas, kuras es iešu pa vidu varbūt divām Ievām. Nekad neesmu bijis pa vidu divām Ievām. Dod uzdevumu. Šodienas uzdevums ir svinības draugu kompānijā, patriotiskās noskaņās izvēloties apģērbu, variējot ar sarkaniem un baltiem toņiem. Atvēlētais laiks abām Ievām kā parasti 30 minūtes. Es domāju, visos veikalos tagad noteikti ir kaut kas šādos toņos, jo tas ir šī brīža aktualitāte. Viens no šiem variantiem arī ir modelēt un spēlēties ar krāsām, kas ir karogkrāsas, baltā un sarkanā. Bet jāatcerās kaut kāda tāda pamatlikuma, kad baltais vizuāli dara lielāks un sarkanais mēdz būt diezgan sarežģīts šis te tumsnējais karoga tons. Šitie jau būtu tādi latviskāki. Sarkans, tur ir melns un balts, tas būtu forši tematikā. Kurpes man ir? Svārki man ir. Vēl ir jāatrod pats galvenais, tas ir pie svārkiem. Kaut kas skaists balts. No sarkaniem džemperīšiem. Kaut kas te vēl ir, jā. Jā, kaut kas tāds arī patiesībā derēs. Tā, vēl mums vajadzētu bikses, bet es domāju, varbūt iesim pielaikot šo, un tad meklēsim attiecīgi apakšu. Tikmēr otra Ieva ir ideālās augšiņas meklējumos. Varētu apakšā zem šī pavilkt un pie tiem sarkaniem svārkiem. Labi, dodiet. Tieši tā, kāpēc ne? Balto toni vajadzētu izmantot mazliet mazākos laukumos, nevis adīts džempers, ja? Lai šis te baltais nav irdens liels un tāds smagnējs, drīzāk tās varētu būt baltas krekls vai blūzi, izstīsies daudz veiksmīgāk un vieglāk. Patiesībā liekas, ka varētu būt vairāk variantu. Tās varētu būt džinsa bikses, tās varētu būt arī bordo, arī pelēks mums iet klāt. Ir varianti vairāk. Ieva, Jā. ir? Skatos jau viss gatavs, jā? Gandrīz. Pārliecināti esmu uz 99%. Krāsas vēl. 1% ir vēl kaut kādā veikalā. Krāš. Nu kā, variet šitā te draugiem? Jā. Tubulus un karogs, es tevi karinātu mastā. Labāk nevajag. Kaut kas pietrūks vēl, vai tu jau esi gatavs? Vajadzētu aksesuārus. Varbūt auskariņus gribētu vai nu karodziņu, vai kādu brošiņu, vai kā karotu noteikti. Aiziet. Dodamies? Cik maz laiks palika? Ļoti maz. Pie šāda komplektiņa noteikti vajag arī kaut kādu ļoti interesantu somu. Ja mēs ejam uz pilnu banku, tad uz pilnu banku. Tā, paskatīsimies. Mēs ņemsim šo somiņu. Arī Ievas pretiniece Ieva izvēlas savu somu un tīko atrast vēl kaut ko mirdzošu. Kaut kādi auskariņi. Tā mēs šos paņemsim.
notiek maiņa. Ņemšu šo somiņu, šī patīk labāk. Iesim. Paldies! Tā, un kāds no šiem būs mūsu pēdējais aksesuārs. Tā, ņemam šo. Skats. Divas sievas nāk. Jā, un tev šīs divas sievas tagad būs jānovērtē, kura... Jāsapina karogā. Jā. Runājot par komplektiem, jāsaka, ka abi ir tonāli veiksmīgi risināti. Es domāju, ka jūsu komplektā mazliet varbūt vajadzēja nocīnīt to balto augšu mazliet vairāk, lai viņi ir notonētāka, mazliet iegūt šo te vertikāli, lai nav tik smaga tā apakšdaļa. Ja? Un jūsu komplektā varbūt kaut ko citu varēja ar zābakiem padomāt. Par maz laika, jā. Pa maz laika. Un varēja būt kaut vai gaišas skediņas. Tad Jā. mana stilista acis beigtu piekasīties. Par tādu jauku un jautru to komplektāciju, es domāju, ka šodien iegūstat 200 eiro. Apsveic Ievu. Par drosmi īstenībā. Ieva puķes. Paldies, Evi.